Tātad ledus un putekļu ceļš no kosmiskā miglāja līdz diskam. Šis ledus un putekļi tie ir nesaraujami saistīti, jo putekļi kosmosā eksistē kā ļoti cietas grūtkūstošas vielas, kaut kādi silikāti, varbūt metāli, ogleklis, uz kuriem kaut kādos tiem piemērotos apstākļos var izsēsties vēl citi elementi, jau nevis tādā nekristāliskā, bet cieši saistītā veidā, bet molekulu veidā, ko mēs vislabāk tā kā varam raksturot kā ledus. Lai gan ledus pamatā tas ir ūdens ledus, uz šajā astrofizikālā nozīmē ar to tiek tā kā apzīmētas citas molekulu veida vielas citā stāvoklī. Un jāsaka, tas nav tālu arī no patiesības, jo ūdens ledus ir arī galvenā astrofizikālā ledus sastāvdaļa vairumā gadījumu. Un šeit es tā kā stāstīšu par rezultātiem vienam projektam Latvijas Zinātnes padomes, kas ir ar pagājušo gadu noslēdzies. Un šie būs tāds varbūt esence no interesantākajiem rezultātiem, kas šajā projektiņā tika radīti. Projektā mēs kopā darbojāmies vienā vai otrā brīdī 7 cilvēki, sākot ar vadītāju un beidzot ar astronomijas tehniķiem, kas ir būtībā no jauna pieņemti darbinieki. Viena no kurām arī turpina darbu. Patiesībā pat 2 tika piesaistīti. Tātad, šim projektam bija tāda, jāsaka, savdabīga īstenošanas gaita, jo saskārāmies ar vairākām lielām problēmām. Galvenie pētījumi bija par šo astroķīmijas nozari un tieši saistībā ar procesiem un reakcijām un fizikālo ķīmiju uz putekļu virsmas. Vai šādu modeli, kā es tur biju iecerējis, vai tādu izveidot, nācās diezgan pamatīgi strādāt, pārveidot astroķīmisko programmu. Tā kā es neesmu pēc izglītības nekāds programmētājs, nedz arī pēc savām spējām, jāsaka, tad tas aizņēma diezgan ilgu laiku. Tad programmā no iepriekšējās lietošanas un varbūt vieglprātīgām kādreiz veiktām pārmaiņām bija sakrājušās kļūdas, kuras tad biežāk vai retāk karināja šo programmu augšā. Līdz ar to daudz laika aizgāja mēģinot panākt, kad aprēķins izvieta līdz galam, tad meklējot kļūdas un tad mēģinot tās novērst un tad atkal pārbaudot un to visu atkārtojot. Tā kā tas aizņēma mēnešus jau. Un visbeidzot, tad, kad beidzot es biju kopā ar biedriem, kolēģiem izveidojis pirmo pētījumu un jau tā kā biju iesniedzis to žurnālā un saņēmis recenzenta ziņojumu, tad veicot šo labojumus vajadzīgos, es atradu, ka diezgan nesen, 22. gadā, bet īstenībā pirmie tādi līdzīgi darbi jau bija agrāk parādījušies ar 17. gadu, bija kaut kā Vācijā, viena autoru grupa bija pētījuši šo manu
procesu, kuru es pieņēmu kā novitāti, tas būtu ledus sašķīšana putekļu sadursmēs. Šāds putekļu sadursmju rezultātā ledus daļiņas nonāk kosmosā, gāzes veidā, kur viņas tiek iznīcinātas apkārtējā starojuma ietekmē, vai arī viena daļa atsorbējās atpakaļ uz putekļiem. Un tādā veidā dažādas komplicētas molekulas varētu nonākt gāzes fāzē. Šis process neapšaubāmi notiek, bet notiek acīm redzot tādos nemierīgākos miglājos, nekā es biju modelējis. Un man šeit bija šie sadursmju ātrumi 10 metru sekundē, līdz maksimums līdz 100 metriem sekundē. Un atkarībā no šīs sadursmes ātruma šeit man uzzīmēts puteklīts, tādu kā es iedomājos un modelēju, kas sastāv no ledus. Modelim ir savi tādi sistēma tāda, ka ledus tiek modelēts it kā sastāvoši no 4 slānīšiem, kuri 3 ir iekšējie un 1 ir virsmas slānītis, pa kuru molekulas var brīvāk kustēties un apmainīties ar gāzes fāzi. Tad atkarībā no sadursmes ātruma, no putekļa tika nokasīts šīs spherical cap, jāsaka tāda cepure, vai kas noņem kādu daļu ledus vai visu ledus cepuru līdz pat putekļa kodoliņam. Tas bija tas, ko es biju iedomājies, bet šie Nietijadi un citi un viņam līdzautori bija izpētījuši vairākos darbos, ka šis process notiek nevis pie 10, bet pie 100 metru sekundē. Līdz ar to tās enerģijas, lai tas notiktu, ir jau 100 reižu lielākas. Līdz ar to, var teikt, man tas pētījums kļuva nepamatojams. Es varbūt pat būtu varējis publicēt, bet jo recenzents jau uz to nenorādījis, jo pats atradu, ka tas nefunkcionē. Bet tāda būtu tāda laika zaudēšana un īsti nesaskan ar zinātnisko ētiku. Jā, pie šādām liela ātruma sadursmēm tik tiešām tas notiek. Ledus šādās sadursmēs, tāds ledus aplauciņš, viņš būtībā sašķidrinās ļoti ātri pie šīm enerģijām, un tādas ledus šļakatas tiek tik tiešām izsviestas kosmosā, un šie procesi, kur rezultātā mēs novērojam kosmosā, miglājos dažādas vielas, organiskos savienojumus, kas tiešām var veidoties tikai kaut kādā kondensētā fāzē, respektīvi ledu, jo šķidrums ar kolbas ar šķidrumu un organiskās sintēzes laboratorijas miglājos nav. Šādā veidā šīs molekulas var nonākt gāzes fāzē, kur viņas jau kā atsevišķu molekulu, kas katru uztver un absorbē kaut ko, viņas ir viegli novērojams. Tas notiek, bet ne pie tādām enerģijām, kā es biju pieņēmis. Līdz ar to es nonācu ar šo projektu tādā drusku dimbā, jo 2 gadi gandrīz pagājuši, un neviena publikācija pat nebija īsti iesākta. No lielajām publikācijām. Pateicoties, gan jāsaka, šiem kolēģiem bija jau labs progress ar mazajām publikācijām, kas bija paredzētas 2 projektā, bet no lielajām iesākta nebija neviena. Bet tai pašā laikā jāsaka, tā situācija bija vēl vadāma, jo ar visām tām mokām, ko es tur minēju, tomēr bija gatava darbojoša programma ļoti labā zinātniskajā līmenī, kurai dažos aspektos nebija, un es domāju, arī vēl nav tāda līdzvērtīga
neviena cita programma šajā mazajā šaurajā zinātnes nozarē un turpmākajā darbā es vēl uzlaboju to programmu. Un līdz ar to, tā kā šī gada laikā mēģināju veikt, tomēr paspēt šīs 4 publikācijas. Tas ir ļoti daudz, jāsaka, normāli. Ir cilvēki var paspēt apmēram 1 publikāciju gadā, ņemot vērā, ka ir arī dažādi administratīvie darbi un varbūt blakus darbi vēl kaut kur. Tad bija šāds, tas pat nebija plāns, es sāku ar kaut ko un turpināju pēc tā, ko prasa projekts. Un tad jau nākamie šie pēdējie 2 pētījumi jau izrietēja no iepriekšējo pētījumu rezultātiem, un tie būtībā ir tas, par ko es stāstīšu, jo tas vairs nav tāda demonstrējuma, reku man ir programma, ar viņu var izdarīt šo un šo un šo, bet viņu jau ir izdarīts un izpētīts interesantas dažas lietas. Projekts tika sekmīgi pabeigts, un var teikt, šonedēļ es jau saņēmu vērtējumu, kam apakšā lieliem burtiem rakstīts, ka mērķis ir izpildīts. Kaut gan no 6 publikācijām 3 publikācijas vēl ir procesā, vai āgrākā vai vēlākā. Tātad mazāki pētījumi ir par putekļiem ap zvaigzni, kā uz tiem iedarbojas zvaigznes starojums, konkrēti šai gadījumā protozvaigznes starojums, cik ļoti spēja uzkarsēt putekļus. Otrs mazais pētījums, kam es ceru būs labs pielietojums nākotnē, pateicoties Kristapam, fizikālie apstākļi pirms zvaigžņu kodolos, kur būtu tāds tā kā publicēts tāds kā datu kopa, kas izteikta analītiskos vienādojumos. Tad 4 galvenie pētījumi, ar kuriem es, jāsaka, šmaucos drusku, jo projekts beidzās 24. gadā, bet projekta ziņojums ir jāiesniedz 25. gada 31. janvārī. Un tad līdz šim datumam es arī paspēju iesniegt šo pēdējo publikāciju, par kuru, jāsaka, diezgan ilgi es arvien vēl neesmu saņēmis nekādu recenzentu atsauksmi. Tā, bet tad tālāk pie būtības un par zinātni. Ledus putekļu ceļš ved no augstiem molekulāriem miglājiem kosmosā, kuriem galvenā sastāvdaļa ir molekulārais ūdeņradis. Šie ir pietiekoši tumši augsti, lai tajos izveidotos uz putekļiem ledus. Šie miglāji var neizveidot arī tādu blīvu kodolu, kurš var izveidot un var neizveidot un atkal izklīst savā centrā protozvaigzni, kura, piemēram, varēja būt arī protosaule. Tas, kas dara šo visu jo interesantāku. Ap protozvaigzni ir disks, kurš gal galā izveido planētas. Tad daži varbūt pat ne procenti, varbūt pat vēl mazāk no šī te miglāja, droši vien procentu daļas, mēs vēl viņus redzam gan kā planētas, lielākā daļa ir sakritusi zvaigznē, un vēl pavisam neliela daļa diezgan maz pārveidotā veidā riņķo ap vismaz mūsu zvaigzni kā komētas. Un viena daļa komētas var būt praktiski nepārveidots starp zvaigžņu ledus. Tā kā, patiesībā viņš ir ieraugāms dažreiz pat ar neapbruņotu aci šis te tālā un netvaramā lieta, ko es cenšos pētīt uz datora ar skaitliskām simulācijām. Tātad
Pirmā tēma, tādā chronoloģiskā secībā, un pēdējās patiesībā tēma, ko mēs pētījām projektā, putekļu apledošana starpzvaigžņu vidē, jeb blīvā miglājā. Konteksts šim procesam un nozīme ir tāda, ka difūžos miglājos, izklidētos miglājos, kas ir caurspīdīgi, tajos šīs ledus slānītes neveidojas, un kamēr tādos blīvos miglājos, kas jau varbūt tā kā veidot zvaigžņu aizmetņus, šis ledus jau ir izveidojies. Tātad ledus slānītes veidojas tieši miglāju saraušanās procesā. Vienlaikus notiek gan liela mēroga fizikālas izmaiņas, no gaismas gadiem pārējot uz kaut kādām astronomisko vienību jau skalām, 100 un 1000, bet vienalga daudz mazākām skalām. Un vienlaikus notiek arī ļoti ievērojams ķīmiskās izmaiņas, kurās pie ekstrēmos gadījumos, kad ir notiek pilna izsalšana, no gāzes var pazust bezmaz vai visi par hēliju smagākie elementi, ko astronomijā mēdz saukt par metāliem. Tad, lai saprastu, kāpēc un kā tas viss notiek un kāda tam ir vieta projektā un astroķīmijā, sāksim ar galaktiku. Galaktikas starpzvaigžņu vide, kā mēs visi labi zinām, sastāv no karstās ionizētās starpmiglāju gāzes, kas ir ļoti karsta, gandrīz tikpat karsta kā Saules korona, un ļoti retināta. Daži atomi litrā. Tad ir jau blīvākas vides, ir siltā vide, kas var būt gan ionizēta, gan neitrāla, ar apmēram 8000 Kelvinu temperatūru abas divas. Nākamās jau ir augstās vides, kas ir būtībā arī vairākas. Neitrālā vide, tas ir arvien vēl brīvi ūdeņraža atomi, bez molekulām, ar 80, vai 100, vai 60, bet aptuveni tādu temperatūru, aizņem jau ļoti mazu tilpuma daļu, bet tā kā šīs augstās vidas ir arvien blīvākas, tad viņas tomēr var aizņemt vairākus 10% no visas starpzvaigžņu vielas masas. Un visbeidzot ir blīvie miglāji, kas ir būtībā tie, uz ko attiecās viss, ko es runāju par ledu. Tie ir pārsniedz 1000 atomi uz kubikcentimetru. Jāsaka, šie arvien vēl ir ļoti augsts retinājums, jo uz Zemes gaisā mums ir kaut kādi, ja nekļūdos, 1020. vai 1022. atomi kubikcentimetrā, vai 1017. Katrā ziņā nesalīdzinām vairāk. Tālāk šīs te fāzes, augstās un blīvās, arī siltā fāze patiesībā ir izvietotas arvien tuvāk galaktikas vidusplaknei, un jāsaka, atskaitot varbūt šo karsto starpmākoņu vidi, visas fāzes ir izvietotas kaut kādos tādos, jāsaka, nevis pleķos, bet gabalos izolētos, un ko visu tad caurauž, visu galaktiku caurauž karstā vide. Un šie blīvā vide ir spirālveida galaktikās, ir koncentrēta spirālveida spirālu zaros, kas būtībā ir blīvuma viļņi, kuros pamazām nomainās viela, bet kas 100 miljonu gadu laikā šķērso visu galaktiku. Un šis ir arī
šo spirālzaru rotācijas periods ir tas, kura laikā pilnībā mainās gan vielas saturs, gan izkārtojums, starpzvaigžņu vielas izkārtojums galaktikā. Novārdās visi gigantiski molekulārie mākoņi un uzbūvējās pa jaunu, ko mēs redzam pašlaik galaktikas centra virzienā. Šajā te attēlā, laikam, CO molekula, kas identificē, kas norāda uz molekulāro miglāju klātbūtni, ir zila, un dzeltens ir, laikam, H-alfa, kas norāda arī uz kaut kādiem siltajiem vai vēsajiem, bet salīdzinoši jau blīviem miglājiem. Tālāk. Augsto miglāju veidošanās notiek galaktikas spirālzaru mērogā. Spirālzari paši jau ir, protams, galaktikas mēroga, kā lai to saka, parādības. Un, tā kā šī ir dinamiska un plūstoša vide, spirālzaru kustība rada turbulenci, kas dažāda veida un dažāda mēroga gāzu kustība, kas nenozīmē tikai virpulīšus, kas ir fizikālajā turbulencē. Tātad šī turbulence rada gan jau mazāka mēroga plūsmas, kas var satikties un var atdalīties, bet galu galā, kura miedarbība agrāk vai vēlāk veicina jau augstu un blīvu rajonu veidošanos. Vēl šo te spirālzaru mērogu ietekmē galaktikas mērogā gravitācijas lauks, un jāsaka, šeit noteikti nevajag piemirst tumšo matēriju, kas varbūt nav tik nozīmīga kā, teiksim, galaktika kopa mērogos un satura kopā, bet vienalga ir noteikti ir tā, kas vispār pieļauj notikt šādiem te miglāju un galu galā zvaigžņu veidošanās procesiem, jo viņa rada spiedienu uz matēriju un dodot motivāciju tai sablīvēties. Vietējais gravitācijas lauks nenozīmē praktiski neko šajos mērogos, jo, lai miglājs sarautos, viņš tiek ar ārējās vides spiedienu vispirms kondensēts un saturēts kopā. Ja ārējās vides šo te difūzo fāzu, karsto fāzu spiediens mazinās, tad miglājs atkal izklīst. Viņu nesatur šos miglājus šajā mērogā vēl nesatur kopā viņu pašu gravitāciju. Viņš satur ārējais spiediens. Un ārējiem spiedienam ir, protams, ļoti svarīga karšēšana ar starojumu, kur ir tā kā paradoks, jo starojumi rada masīvās zvaigznes, kas rodās atkal tieši šajos miglājos. Iznāk mazliet nevis kaķa un zaķa un olas, bet vistas un olas paradoks. Vajag starojumu, kas rada spiedienu, kas rada miglājus, kas rada starojumu un zvaigznes. Tā. Bet, ejot jau tā sacīt, zūmojot iekšā spirālzarā, nākamais, kas veidojas, ir molekulāru, vai varbūt sākumā to šiem atomāru miglāju pavedieni, kas ir identificējami dažādos lielākos attēlos. Un šeit ir pētījums, kas ir vienu pavedienu tieši izsekojis ar vairāku eposu novērojumiem. Tāpat mūsu zināmajā Orionā arī ir diezgan skaidri izšķirama pavadienu struktūra, ko kartē šī te CO molekula, kas ir, starp citu, ļoti indīga un pazīstama kā tvana gāze. Zūmojot tālāk iekšā jau uz pašu pavadienu, protams, arvien satur kopā
ārējais spiediens, bet šeit jau sāks parādīties arī kaut kādas vietējās gravitācijas efekti. Tātad ārējais spiediens, miglāju sadursmes, kuras var izraisīt gan šī te lielu gaismas, jau daudz gaismas gadu mērogu turbulenci, gan arī triecienviļņi no jau izveidojušamies zvaigžņu veidošanās rajoniem, kuros ir eksplodēja viena pēc otras masīvās zvaigznes, un tāpat viņu radītais starojums jau arī spējīgs radīt, uzšķūrēt matēriju un radīt triecienviļņu. Nākamais, tātad vietēja ietekme jau pavadieni mērogā būs magnētiskajiem laukiem, vietējai turbulencei ar vien vēl un vietējai gravitācijai, un pavadieni jau ir pirmās zonas, kuros jau var izveidoties zvaigznes, un ir novērotas šādas jaunu zvaigžņu ķēdes, kuras, acīm redzot, ir identificējamas ar un nozīmē to, ka šīs zvaigznes ir veidojušās pavadienos. Ar jaunām zvaigznēm līdz ar to ir saistīts arī starojums, kas nozīmē karšēšanu un ionizāciju, kas nozīmē spēcīgākus magnētiskos laukus. Magnētiskie lauki, protams, var iedarboties tikai uz ionizētu vielu. Tāpēc ir vajadzīgs kaut kāds ionizācijas avots vai kaut kādi turbulenti procesi, kas uzkarsē līdz vajadzīgai temperatūrai, lai viela kļūtu, vai vismaz maza daļa vielas kļūtu ionizēta, vai arī ionizējošais starojums. Un magnētiskie lauki, turbulence, un līdz ar to arī starojums ir lietas, kas kavē zvaigžņu veidošanos un miglāju sapulšanu, jo pārvietošanās ionizētai vielai ir iespējama tikai gar magnētisko lauku līnijām, un viņai vajag būt diezgan neitrālai un diezgan masīvai, lai viņa spētu kaut kādā veidā šīs līnijas šķērsot. Jau, šķērsām, nevis kustēties gar. Tātad pavadieniem ir tendence, ja viņus neiztraucē kaut kas, kaut kādas triecienviļņas vai kas, tad izveidot, virzīties jau kopā uz masas centru. Tas ir šeit brīdis, kurā mēs jau varam identificēt, ka sākas vietējās gravitācijas ietekme. Līdz ar to izveidot jau ciešākus matērijas kunkulīšus, blīvākus, kuros var izveidoties šīs te, ko modeļos sauc par sink particles, par izlietnes daļiņām, gluži nē, bet par protozvaigznēm. Tad tas šeit ar pavadieniem, kas ir tā kā viendimensionāli, mēs jau pārējām uz plakni, kas ir divdimensionāli, un pie tam šajos apstākļos mūsdienās, kad ir pietiekoši daudz putekļi, kas efektīvi dzesē gāzi, tāda šīs te plaknes saraušanās līdz jau lielam un masīvam augsta blīvuma kunkulim nav vajadzīga, jo augsto vielu putekļi nodzesē un tā spēj saraugties jau savas gravitācijas ietekmē un izveidot protozvaigznes. Te ir vēl viens modelis, kas parāda zvaigžņu veidošanos un caur to, ka matērija vispirms sakrīt plaknē, izveido pavadiens, un šeit arī ir redzama tāda riņķa veida struktūra. Un tas ir no viendabīgas gāzu lodes, kurai varbūt ir iespējams piešķirt kaut kāds sākotnējais rotācijas moments. Tā.
Tātad šim visam ir problēma, šim te nevis visam, bet šiem pēdējiem posmiem par zvaigžņu veidošanos. Tāda, ka blīvi kodoli, kā jau es tur rādīju, viņi tiek novēroti pēc to ķīmiskā sastāva. Ūdeņradis ir diezgan slikti piemērots, jo ūdeņraža molekula ir simetriska, līdz ar to viņa neizstaro dažos viļņu garumos, infrasarkanojos, piemēram, vai diezgan nabadzīgi izstaro. Tāpat ir arī ar ūdeņraža atomiem, kuri arī ir pilnīgi simetriski, protams. Tāpēc ir jāmeklē komplicētāks molekulas, kā piemēram šīs oglekļa monoksīds, kaut kādi slāpekļa savienojumi, lai identificētu blīvos kodolus, bet tai pašā laikā šie te savienojumi rodas šo kodolu rašanās gaitā. Un kur notiek arī lielas citas ķīmiskas izmaiņas, kā es minēju, veidojās ledus, bet šie astroķīmiskie modeļi, tā skaitā manējais, līdz šim neizmanto nevienu tādu sakarīgu pieeju, lai atveidotu blīvu miglāju veidošanos. Iznāk, mēs aprakstām faktiski gandrīz vai svarīgāko ķīmisko procesu astroķīmijā ar kaut kādām rudimentārām metodēm. Tās metodas ir, piemēram, brīvais kritiens, kas ir, kā es teicu, iespējams tikai pašās pēdējās blīvas vielas veidošanās stadijās, blīvu miglāju, un kas drīzāk ir neticams, jo šo vielu, šos kodolus izveido vairāk ārējā spiediena esamība, nevis pašu miglāju gravitācija. Tad ļoti bieži metodi ir, kad, teiksim, mēs miljonus gadus modelējam miglāju ar difūzu miglāju apstākļos, un tad pēkšņi mums vienā momentā, vienā solī rodas ļoti blīvs miglājs, kas var turklāt tālāk varbūt jau veido zvaigzni vai vēl kaut kādas tur blēņas dara. Vai arī, pat vēl vienkāršāka un diemžēl vēl biežāk sastopama pieeja ir, ka mēs to savu astroķīmisko simulāciju jau sākam ar apstākļiem, kas raksturīgi blīvam miglāju kodolam. Pieņemam, ka viņš tāds ir, viņš rodas vienkārši no nekurienes, ir pēkšņi kosmosā ir brīvi elementi, un tad pēkšņi viņi ir nonākuši kaut kādā augsta blīvuma apstākļos, un tad tālāk veido molekulas. Pats pārsteidzošākais ir, ka šie te rudimentārie modeļi dod diezgan sakarīgus rezultātus. Un tas, starp citu, var būt efekts arī tam, ka šie modeļi izmanto arī citus tuvinājumus, kas viens otru kaut kā daļēji atceļ objektīvi. Ne tikai, ka viņi ir kaut kā piemeklēti. Tātad ķīmiskā situācija miglājā mums jāraksturo divi punkti. Viens ir sākums, difūzs miglājs. Šai gadījumā tas ir jau diezgan šajā kontekstā, ko es visu stāstīju, jau diezgan advancējies attīstībā, viņš ir diezgan blīvs. Viņu vajag tikai pabīdīt, lai viņš jau veidotu blīvu miglāju, kas ir beigu apstākļus. Un šis blīvs miglājs jau var būt saturēts ar paša gravitāciju kopā. Tātad sākumā mums ir kaut kādi kas mums sākumā ir? Tā, sajuka man viss. Sākumā mums ir apmēram, varbūt 1000 atomi kubikcentimetrā, beigās ir pār pa 10 000 līdz miljonam. Blīvums pieaug par vairākām kārtām un notiek ievērojamas
ķīmiskās izmaiņas, izveidojas ledus un pārveidojas attiecīgi arī gāzes ķīmija. Tā nosacīta šajā attēlā, kas nav varbūt precīzi, jo tas atrodas intensīvi apstarotā rajonā H2, vai es pat nezinu, kā to izrunāt, jo H2 ir molekula, bet šitas būtu HII rajonā, kur sākumā ir difūzāka gāze, kas beigās ir kondensējusies un kļuvusi faktiski necaurredzama. Un vienlaikus notiekot būtiskām ķīmiskām pārvērtībām, kur, teiksim, tādas molekulas kā CO koncentrācija samazinās par vairākām kārtām, citām molekulām koncentrācija atkal pieaug būtiski. Šai pašā laikā ievērojami samazinās brīvo ūdeņraža atomu un ionizētās vielas daļa, kas varbūt īstenībā ietekmē to miglāju ķīmiju vēl vairāk, kas faktiski nosaka, cik daudz, teiksim, uz virsmas var tikt saražots un cik ātri var tikt saražots ūdens ledus vai metāna ledus. Un kas šeit ir svarīgi, gāzes ķīmiskie procesi ir ātri un kļūst arvien ātrāki pieaugot blīvumam. Un viņi faktiski ir ātri, kas ir svarīgi, ka šie gāzes procesi ir ātrāki nekā miglāja evolūcija, savukārt kondensācija vielas uz ledu, uz putekļu virsmas ir lēna. Viņa notiek vienlaikus vai jau reaģējot uz izmaiņām, kas notikušas miglājā. Un turklāt, ja šis ledus ir kondensējies uz tiem putekļiem, tad, kāds viņš ir, viņš, protams, var arī lēnām pārveidojas, bet kāds viņš ir, viņš tāds apmēram paliek kaut kādus, varbūt 100 000 vai vairāk gadus. Līdz ar to šis ledus sastāvs, ko var novērot, kas ir ļoti interesanti, šis ledus sastāvs pieraksta miglāja vēsturi. Tāpēc mēs, vadoties pēc tā, kāds ir ledus, varam secināt vismaz kaut ko, kas miglājā ir noticis. Vai viņš ir saņēmis augstu starojumu, vai viņš ir attīstījies lēnu, vai viņš ir attīstījies ātru. To var mēģināt atšifrēt ar astroķīmiskiem modeļiem, un tā ir tāda, varbūt viena no interesantākajām daļām šajā citādi, varbūt garlaicīgajā ciparu un programmu kodu virkņu vietošanā. Tad mēs šiem liekam svītru pāri, šie nekam nedara, vienkārši šie modeļi, bet risinājums ir varbūt tikpat vienkāršs ar astroķīmisko modelēšanu, izsekot vienkāršus scenārijus, kā veidojas blīvie kodoli. Un šīs te scenāriji, kuros ķīmiskais modelis spēs izveidot novērojumiem atbilstošu ledus sastāvu, tad būs arī tie, kas raksturo blīvo kodolu vēsturi, un līdz ar to būtībā arī zvaigžņu veidošanās vēsturi, jo arī Saule ir galā veidojusies no blīvajiem kodoliem. Tad kādi mums ir šie te vienkāršie scenāriji? Viens varētu būt asimptotisks pieaugums, ja, teiksim, difūzs miglājs saņem kaut kādu sitienu, kaut kādu iemeslu pēkšņi sarauties, viņš to dara, un tad šis sitienas brīdis ir beidzies, viņš to pēc inerces kādu laiku dara, līdz apstājās izplēna, un viņš paliek jau kaut kādā blīvākā stāvoklī. Eksponenciāls pieaugums, tas būtu šis te oranžais, kur viņš saraujās ar katru brīdi ar vien ātrāk, līdz pieņemam, kā apstājās. Nākošais būtu gravitācijas brīvais kritiens, kas ir vēl ekstrēmāks, kas ļoti ilgu laiku tur nenotiek praktiski nekas, līdz pamazām ceļās, un tad vienā brīdī tas miglāja blīvums pieaug jau neapturami un zibenīgi, un faktiski viņš noved pie protozvaigznes izveidošanās neizbēgami, ja ir pietiekoši miglāja masa.
Nākošais ir lineāra versija, kad katru gadu miglāja blīvums pieaug par, teiksim, 1 atomu kubikcentimetrā. Tad viņš lineāri vienkārši pieaug. Savukārt, ja mēs skatāmies eksponenciāli, tad viņš izskatās tāds, ka viņš sākumā pieauga par lielu daļu, bet tā kā tas pieaugums ir konstants un miglāja blīvums jau ir audzis, tad tā daļa ar laiku samazinās. Visbeidzot, sigmoidāls, tas ar to varētu risināt problēmu, kad šie te praktiski visi citi iepriekšējie prasa vai ļoti strauju uzsākšanos, vai arī ļoti strauju miglāja blīvuma pieauguma apstāšanos. Tad sigmoidāls pieaugums lēnām uzsākas un tad uzņem ātrumu, bet arī tā lēnām noslēdzas. Tātad šādi te 5 varianti, kurus es attiecinu uz fizikālo modeli, kas būtu centrālais miglājs ar apmēram 2 sauļu masu, kuru aptver difūzāks apvalks ar kopējo masu 10 sauļu masas. Un rezultāts, ko es gribu iegūt, šis te ir ķīmiskais modelis, es iegūstu molekulu daudzumu, ko var saukt arī tieši tulkojot no angļu valodas kolonas blīvums, molekulu daudzums uz skata līnijas, kas iet cauri miglāja centru. Tas būtībā ir laukums, teiksim, kvadrātcentimetriņš uz miglāja virsmas, uz kura mēs uzkrājam visu, kas ir šajā stabā, kas ir cauri miglājam. Un šis lielums, kāpēc tieši tāds lielums, tas ir novērojams lielums, ko var tieši var salīdzināt aprēķinu rezultātus tiešā veidā ar novērojumiem, ar novērotā molekulu koncentrācijām uz skata līnijas. Fizikālie apstākļi tātad mainās atkarībā tieši no šī te miglāja centrālā blīvuma attīstības. Asimptotai tas viss mainās sākumā strauji, pēc tam lēni, un tad dažādām starpstadijām līdz šim te brīvā kritiena līknēs, tas sākumā mainās ļoti, ļoti minimāli un beigās ļoti, ļoti strauji. Un tādi svarīgie parametri ir starpzvaigžņu starojuma ekstinkcija, izdēdēšana, pa cik viņš samazinās, un šeit to var mērīt zvaigžņu lielumos ļoti ērti. Temperatūra, kas nosaka gan gāzes, gan virsmas ķīmiskos procesus, gan arī to, cik ātri uz virsmas nosēžās molekulas. Un kosmisko staru intensitāte. Kosmisko stari tie ir augstas enerģijas, liela ātruma atomu kodoli, kas ir caurspiedīgi un nodrošina papildus tādu enerģijas ievadu, sildīšanu un ionizējošu starojumu nekā parastie, kā sacīt, ultravioletie fotoni, kas valda mūsu galaktikā. Kosmisko staru tas enerģijas blīvums ir kaut kāds varbūt procents vai mazāk no ultravioleto staru enerģijas blīvuma galaktikā. Tātad šajā ķīmiskā modelī man veidojas, kā es sākumā teicu, 3 slāņu ledutiņš. Faktiski varētu izšķirt, ka katrs monoslānis būtu jāizšķir, kas ir vismaz ar šādu veidu modeli īsti nav iespējams. Tas būtu pārāk laikietilpīgi, jo katrs aprēķins šiem te 5 versijām un 1 dimensiju izsekot šo te skata līniju caur miglāja centru izsekot, man prasa veselu nedēļu uz darba stacijas. Šeit varbūt gudri izmantot augstas veiktspējas skaitļošanu, kas man vēl būtu jāpamācās. Un sākumā
miglāja sastāvs ir tīri elementi, daži no tiem ir ionizēti, daži neitrāli attiecībā no viņu ionizācijas potenciāla, kaut kādas 6000 gāzes reakcijas un tad daži simti putekļu reakcijas, kas tiek atkārtotas 20 reizes, jo man ir 5 izmēru putekļi, uz katru ir 4 slānīši. Līdz ar to kopā savācās ap 30,000 ķīmiskie un fizikālie molekulu līmeņa procesi. Tā, un rezultāti, tāda tīrā ķīmija, bet oglekļa monoksīda un ūdens daudzuma attiecība vedū. Šīs līknes ir aprēķinātais lielums, punkti ir novērojuma dati, kas ir iegūti visdrīzāk ar radioteleskopiem, skatoties uz tuvējiem molekulāriem miglājiem un to blīvākajām daļām. Ļoti bieži tas nozīmē skatīties uz zvaigznēm, kas atrodas aiz šiem miglājiem un pētīt, kādas tad absorpcijas līnijas ir redzamas šo zvaigžņu spektrā. Ledus molekulas ir novērotas diezgan nedaudzas, tās ir gandrīz viss, ko es šeit minu, tās arī ir. Varbūt dažas ir vēl tādas, bet tik maz, ka viņas īsti nevar izmantot kaut kādiem kvantitatīviem pētījumiem. Tātad punkti ir novērojumi, līknes ir aprēķini. Un šeit man, kā es minēju, modelī miglājs saraujas, viņam mainās šis te ekstinkcija, kas ir arī vēl viens lielums, kas tiek izmērīts novērojumos starpzvaigžņu starojumu ekstinkcija, un līdz ar to es varu katram novērojumu punktam pielikt klāt kaut kādu punktu, kas no aprēķiniem, kas vai sakrīt vai nesakrīt. Un šeit redzams, ka daļa modeļi ir pilnīgi šķērsām, šis te asimptotiskais pilnīgi nekādus labus rezultātus nedod. Tas acīm redzot, pēc asimptotis šāds miglāju attīstība noteikti nenotiek. Es izmantoju 2 laika skalus. Viens ir, kad šī te miglāju izmaiņas notiek 1 miljonā gadu vai 3 miljonos gadu. Bet daži rezultāti dod tīri tādu labu sakritību, tīpaši ņemot vērā, ka šī te daudzuma attiecība vēl var pārveidoties vēl turpmākajā evolūcijā, kas nav, ko es tiešā veidā nepētīju, ko es tikai varu apdomāt. Tas pats arī ar CO2, arī dažas līknes tīri labi atveido CO2 koncentrāciju, tāpat arī ar amonjaku, tāpat arī ar metanolu, kas ir vēl viena indīga viela, ko es ļoti neiesaku lietot, tīpaši, ja mēs gribam saglabāt redzi. Vēl varam izvilkt vidējās vērtības, bet, ja mēs paskatāmies mazliet apakaļ, vidējās vērtības var būt ļoti maldinošas. Ir šādas te līknes, kas sākumā ir mazas, pēc tam lielas, un līdz ar to vidējā vērtība var būt diezgan precīza, bet kā sacīt, šai gadījumā nav lielāka meli par statistiku. Tā līkne pati ir pilnīgi nepareiza. Tāds kopējais secinājums šajā gadījumā bija, ka vairāk scenāriji atbilst, tai skaitā interesanti arī tomēr šī te gravitācijas kolaps, brīvais kritiens arī atbilst, spēja radīt tādu sakarīgu ledus koncentrāciju, kuru modelis sakrīt ar novērojumiem. Un vēl, ko šajos datos tā skaidri var redzēt, ka pa virsu klājās novērojumu punkti, kas noteikti attiecās uz ilgdzīvojošiem blīviem kodoliem, kas sakrīt ar esošo teoriju un izpratni par to, kā veidojas zvaigznes, ka izveidojas difūzs miglājš, kurš kaut kādā brīdī spēj izveidot blīvu kodolu, visdrīzāk kaut kāda ārēja spiediena ietekmē.
un tad šis blīvais kodols var vai nu izklīst atkal, vai izveidot zvaigzni, bet viņš kādu aptuveni ar kārtu miljonus gadu, viņš var pastāvēt faktiski gandrīz vai neizmainītā veidā. Un šajā laikā ledus sastāvs pārmainās, jo šai miglajā tomēr iekļūst kosmiskie stari, kas rada savu starojuma lauku, un mazliet un to ledu turpina lēnām pārveidot. Un radot vairāk CO2, mazāk CO, un tas ir tas, ko šādu ilgdzīvojošo blīvo kodolu vēstures pierakstu arī es varu redzēt šajos datos. Bet vēl viens ir jautājums, ko es neapskatīju, kāpēc tas ledus sastāvs veidojās, miglājam evolucionējot makroskopiskā mērogā. Tas ir tāpēc, ka ir vairāki mikroskopiskie procesi, kas to ietekmē. Pirmais, protams, ir molekulu adsorpcija uz putekļiem. Tā ir jānotiek, savādāk visa viela paliks gāzaveidā un ledus neveidosies, bet tā ir atkarīga no blīvuma proporcionāli un proporcionāli arī no, ja nekļūdos, temperatūras kvadrātsaknis. Tas ir molekulu siltumkustības ātrums. Un vēl ir tāds interesants vesels process kopums kā desorpcija, jeb molekulu izsišana no puteklīšu virsmas, ko dara starpzvaigžņu UV fotoni. Apmēram katrs 1000 fotons kas trāpa ledus virsmai, spēja izsist no ledus kādu molekulu. Atkarībā no molekulas un atkarībā no virsmas šī proporcija mainās, un šeit ir tāda maza līknīte, ar ko es patiesi lepojos, kad man uztrāpīju kādā veidā ar vienkāršu analītisku formulu aprakstīt atkarību šai te starpzvaigžņu fotonu izraisītai desorpcijai. Tas ir atkarīga no tā, cik stipri molekula piesaistās virsmai un cik atomi ir molekulā, jo tas ietekmē brīvības pakāpes, kādā veidā molekula var to visu lieko enerģiju izvibrēt no sevis ārā un pati neko nemainīt. Tālāk ir virsmas ķīmisko reakciju enerģija, veidojoties ūdeņiem, kas ir ļoti stabila molekula, veidojoties ūdeņiem no atomiem, izdevās ļoti liels enerģijas daudzums, un daļa no šīs enerģijas paliek šajā jaunizveidotajā ūdens molekulā, un var tikt izmantot, lai tā molekula pati sevi izspertu ārā no putekļa virsmas un nonāktu gāzes fāzē, kur viņa ir novērojama. Tad tāpat šie te minētie kosmiskie stari, kas ir patiesībā mazāk nozīmīgi, bet kuriem varbūt noteiktos apstākļos būtisks efekts, novērojama ietekme. Un visbeidzot iztvaikošana, tas ir pie augstākām temperatūrām vai difūzā vidē. Viens no iemesliem, kāpēc neveidojas ledus difūzā vidē, jo tur ir augsta putekļu temperatūra. Un teiksim, atomi iztvaiko no putekļu virsmas, pirms tie paspējuši izveidot molekulas. Vai arī iztvaikošana ir svarīga arī protozvaigžņu apkaimē, kur ir centrāls, jaudīgs enerģijas avots. Visi šie procesi ir atkarīgi no molekulu piesaistīšanās stipruma, enerģijas uz putekļu virsmas, kas arī ir kaut kāds mainīgs tāds lielums, jo molekulas pamatā labāk saistās no šiem visiem materiāliem, kas ir kosmosā ar ūdensledus virsmu, un sliktāk saistās ar oglekļa virsmu, kam arī ir vēl dažādi tur paveidi. Un tad vēl viens tāds interesants rezultāts no šī visa bija, ka kāpēc visos virzienos, kur mēs vien skatāmies uz ledu veidojošiem miglājiem, ledus sastāvs ir apmēram līdzīgs, tas ir
galvenās ledus sastāvdaļas ir ūdens un oglekļa oksīdi attiecībā apmēram 100:30:30, vai 100:40:40. Ļoti līdzīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka šie te atpakaļ atkal desorpcijas procesi, pirmie divi, viņi savstarpēji pārklājās, viņiem ir augsta efektivitāte un viņi notiek apmēram līdzīgos apstākļos, un ja kaut kāda iemesla dēļ viens tiek izslēgts, tad otrs spēj darboties, vai ja ne, tad vismaz trešais, kam arī ir mazāks, bet līdzīgs efekts kosmiskiem stariem, spēj darboties un aizvietot. Un tāpēc pat ja miglājos ir dažādi apstākļi, viņi atrodas cits tuvāk, cits tālāk kādai masīvai zvaigznei, kas dod daudz starojumu, vai viņiem ir dažāda vēsture pilnīgi noteikti un dažāds laika posms, kurā tie ir veidojušies. Tomēr šie desorpcijas procesi ir tie, kas noregulē, ka ledus tomēr izveidojas visur apmēram līdzīgs. Tā, tagad ķeramies pie otrās sadaļas, otrās lielās daļas šajā, kur cik ir pulksteņs. Pulksteņs ļoti daudz. Var droši vēl minūtes 15. Jā. Ledus iztveikušana un pārdalē protozvaigznes apvalkā. Atkal esam šajā te laika skalā, un šoreiz runāsim apmēram par šo te protozvaigznes apvalku un drusku arī par disku. Tagad man vairs garais ievads nav jādara. Mums ir izveidojies blīvais kodols, kas ir kolapsējis, un centrā izveidojies protozvaigzni, kurai vēl ir neliela masa, varbūt 0,05 saules masas, varbūt 0,2 saules masas. Lielākā daļa visas šīs sistēmas masas arvien atrodas miglājā, kas krīt, kas virzās uz centru, bet masas akrēcijas rezultātā protozvaigzne abos savos polu rajonos raida izplūdes un šaurākas strūklas, džetus, kuri tad iztīra šajā miglājā tādas polu rajonus. Līdz ar to daļēji tie sablīvē vielai pārējos rajonos nākas mazliet paspiesties, un tā visa sistēma, vai kāda viņa būtu, viņa kaut kādā veidā mazliet rotē, un nākot arvien tuvāk centrālajai daļai, viela gribot, negribot, taiskaitā arī magnētisko lauku regulācijas rezultātā viela savijas diskā. Diski ir gan novēroti, gan modelēti, gan mūsu pašu Saules sistēmas planētas ir izkārtotas ekliptikas plaknē, kas ir diska nožēlojamas atliekas, laikam tā jāsaka. Šis ceļš uz disku ir tas, kas šajā pētījumā bija tas, kas mani interesēja. Diska apvalka struktūra ir, disks aizņem ļoti mazu daļu no apvalka, viņš ir šeit, es nezinu, vai pat 100 astronomiskās vienības, katrā ziņā 10 astronomiskā vienība mērogā, kamēr apvalks ir, apmēram šajā posmā kādas 1000 astronomiskās vienības. Tad lielākā daļa vielas krīt uz disku un nonāk protozvaigznēs. Visas planētas rodas diskā, kas ir līdz ar to arī komētas un asteroīdi, protams, un tas ir tas, kas mums ļauj tādu ar mūsu pašu Saules sistēmas piemēru, tādu neatkarīgu pārbaudi veikt ar kosmoķīmijas pētījumiem, izsekot, kas ir noticis diskā. Kosmoķīmija un astroķīmija ir divas dažādas lietas, tas nav tas viens un tas pats. Tālāk mums ir izveidojis protoplanetārais disks, viņam šie te ir
viens piemērs, kāda varētu būt magnētisko lauku struktūra, pilnīgi samudžināta, protams, jo centrā rotē zvaigzne, pats disks griežās, disks ir centrā vairāk ionizēts, malās atkal vairāk ionizēts, diska vidējie posmi ir, vidējie segmenti ir mazāk ionizēti, un droši vien kaut kādā veidā brīdī tai zvaigznei apnīk, un viņa to visu mūdžekli mazliet paristina vaļā un aizpūš prom savās strūklās. Diskā ir vairākas zonas. Mēs, protams, dzīvojam kādreizējā planētu veidošanās zonā, no kurā no diska augšpuses un savā ziņā lejas puses ir nosēdušies putekļi, kas ir koagulējuši, izveidojuši planētas. Diska tāda masas kustība ir uz zvaigzni, ap kuru atrodas ļoti karsts zona, kurā nekāda putekļi nevar pastāvēt. Bet diskā notiek vielas kustība pilnīgi visos virzienos uz zvaigzni, prom no zvaigznes. Tas ir pierādīts modeļiem, un tam ir arī, man liekas, praktiski pierādījumi savu sistēmā. Notiek kustība uz diska virspusi, uz diska iekšpusi. Tāpēc tas, ka tādas kopējās tendences nevienmēr var raksturot izpratni par to, kas ir noticis. Tātad jautājums ir, kā attīstās starpzvaigžņu ledus, kamēr apvalka viela virzās uz disku, un šo jautājumu ļāva uzdot šis te izveidotais astroķīmijas modelis, kas ņem vērā daudzus procesus, bet no kuriem galvenais ir dažādi putekļu tipi, un katram putekļu tipam ir sava temperatūra. Šis bija tāds pirmais modelis, izrādās neviens to nebija pētījis, kas tad notiek, ja uz disku krīt nevis viela, kas sastāv no gāzes un putekļiem, bet kas sastāv no gāzes un 5 veidu putekļiem, kuram katram sava temperatūra. Ir iespējami vairāki scenāriji, kā šī te viela krīt, un daudzi no šiem scenārijiem saskarās ar to, ka viela tiek uzkarsēta vai uzsildīta līdz, un tad atkal nonākot diskā atdziest. Un tieši šis aspekts ir astroķīmiski ļoti interesants. Tam ir 2 cēloņi. Viens, viela var pieskarties šīm izraktajam tukšumam, kur dominē zvaigznes starojums un karstu gāzu plūsma izplūde no protozvaigznes. Otrs ir ap disku ir centrifugālā barjera, kur faktiski iekrītošā apvalka viela, viņai jāpielāgojas tam diska rotācijas, kā viņš tur tas disks rotē. Un tas rada tādu zonu ar turbulenciju, ar maziem tādiem maigiem triecienu vilnīšiem, kas uzkarsē virs katrā ziņā 100 kelviniem, kas ir tāda standartā vismaz lielas daļas ledus iztveikošanas temperatūra. Varbūt dažādas trajektorijas, tātad varbūt droši vien arī trajektorija, kurā viela kaut kā iekrīt un netiek pārāk uzkarsēta. Tās jau ir tikušas izsekotas ar dažādiem modeļiem. Protams, liela daļa viela, mēs īsti nezinām, kas ar viņu noticis. Viņa vienkārši no starpzvaigžņu vides, no apzvaigznes vides, tagad jau jāsaka, iekrīt protozvaigznē, bet citās trajektorijās šis putekļi izdzīvo un varbūt pat izdzīvo ledus, vai arī ledus tiek iztvaicēts un pēc tam atkal sasaldējas, kad viela nokļūst diskā un atdziest. Un tieši šis pēdējais scenārijs tas ir diezgan ticams, un tas ir tas, kas man visvairāk interesēja. Un tātad galvenās, ko es modelēju, bija temperatūras izmaiņas, sākot no augsta
protozvaigznes apvalka, nonākot, uzsildot līdz pār pa 150 kelviniem, un tad vai nu pazūdot protozvaigznē, vai arī nonākot atpakaļ diskā, kur var atkal atzist. Iekrišanas scenāriji, konkrēti modelī. Pirmais ir vienkārši temperatūras kāpums. Tātad atceramies modeļa tas galvenais novatoriskais elements šeit bija, ka ir vairāku izmēru putekļi, konkrēti 5 izmēru. Un sākotnēji visi puteklīši, viņiem no starpzvaigžņu vidus ir apsaules apkārt ledus slānītes, apmēram visiem ar vienādu biezumu, kaut kādi 80 vai 40 atkarībā no konkrētā putekļu sadalījuma, daudzuma sadalījuma, 40 monoslānīši. Un šeit ir augšējā bildītē putekļu temperatūra, tā, ko šajā gadījumā visu laiku kāpj. Kas notiek tikmēr ar putekļu izmēru? Putekļu izmēru veido putekļa centrālais kodoliņš un ledus slānītes ap to. Kāpjot putekļu temperatūrai, vispirms, protams, ledus iztveiko no karstākajiem putekļiem. Ko tas ledus dara? Viņš nepaliek gāzē, viņš momentā kondensējas atpakaļ uz visiem putekļiem, kam vēl ir pietiekoši zem temperatūra. Jo šajā stadijā gāze jau ir blīva, tie ir miljons vai 100 varbūt miljoni atomi kubikcentimetrā, šie procesi jau notiek ļoti ātri. Tad viņa gāze iztveikā no nākamā karstākā puteklīša atkal momentā kondensējas uz visiem pārējiem putekļu izmēriem. Tad iztveiko no nākamā un beigās uz vēsākajiem putekļiem. Vai kas tas arī būtu? Vai tas būtu, piemēram, kaut kādi silikātu sastāvu putekļi, vai tas būtu pēc izmēra kaut kādi lielākie vai mazākie putekļi, bet uz augstākajiem putekļiem būs vesela kaudze ledus. Viņi pamatā sastāvēs no ledus šie augstākie putekļi. Līdz temperatūra uzaugs jau pietiekoši augstu, lai visbeidzot ledus iztveikot pavisam un droši vien nonāktu beigās vai izplūdē vai protozvaigznē. Un šeit, šis ir ķīmiskais modelis, kas to visu atveido komplicēti ķīmiski. Tas ir, jāsaka, arī priekšrocība, jo šādus procesus parasti mēģina atveidot tādiem ļoti vienkāršotu ķīmijas aprakstu. Un ko mēs šeit redzam, tas ir ūdens koncentrācija, ūdens ledus koncentrācija, ūdens gāzes koncentrācija. Uzkāpj, nokrīt un paliek. Un šo te pīķīšu skaits ir atkarīgs no tā, cik daudz ir modelī šie te dažādu temperatūru puteklīši. Vēl otrs scenārijs, šis te pats interesantākais, ja notiek sakaršana līdz, piemēram, 150 kelviniem, kas tāds maksimālā sakarīgā sakaršanas temperatūra šajā scenārijā. Un pēc tam sekojošu atzišanu līdz zemākai temperatūrai, kad putekļi un šis iekrītošais vielas konkulis nonāk uz diska virsmas. Viela iztveiko atkal secīgi no karstākajiem, paliek uz augstākā. Šajā gadījumā viņa nepaspēja no augstākā puteklīša iztveikot. Un visa viela, kas bija iztveikojusi, kondensējās atpakaļ tikai uz augstākajiem putekļiem. Tikai tie pārējie siltie putekļu tipi nesaņem bez maz nevienu pašu molekulu. Visu savāc tāds šajā gadījumā tie bija 10–12% no visas putekļu virsmas. Iespējams, pat savāktu varbūt, ja modelis to ņemtu, ja man būtu tik smalks modelis, ka 1% varbūt savāks lielāko daļu ledus. Tad, būtībā iznāk, kad diskā iekrīt pliki putekļi un ledus putekļi. Un šis te rezultāts, ka leditiņš atkal izsaus tikai un vienīgi uz vēsajiem putekļu, uz vēsā putekļu mazākuma,
nemainās praktiski pie nekādiem apstākļiem, vai es palielinu starojumu, vai es mainu blīvumu, atskaitot pie maziem blīvumiem, tad ledus ar cieto fāzi saistītie procesi jau ir lēni. Tas to ietekmē. Pārējais nekas neietekmē. Pie tam atkārtoti, ja mēs šo pašu vielu uzkrasējām, kurā ir augsti ledaini putekļi, mazliet siltāki pliki putekļi, tad viela iztveiko un atdziest atkal tikai un vienīgi uz un no augstajiem putekļiem. Un tas ir svarīgi, jo planētas veidojošajā diskā šādi te uzkrasēšanas notikumi visdrīzāk ir notikuši un atkārtoti daudzas reizes, jo vielas iekrišana protozvaigznē nenotiek vienmērīgi, tā notiek rāvieniem, jo šie magnētiskie lauki vai vēl kaut kādi procesi pieļauj, ka viela uzkrājās ap zvaigzni, līdz tiek pārvērta kaut kāda kritiskā robeža, un tur iekrīt jau ieplūst lielāks daudzums vielas, kas izraisa līdz ar to. Tas ir iedomājieties, teiksim, Jupitera masas plūsma uzgāžās uz Saules, tā ir vienkārši gravitācijas kinētiskā enerģija, kas izraisa protosaules, protozvaigznes uzliesmojumu ievērojumu, kas uzkrasē visu disku, atbīda visas ledus robežas, visas temperatūras robežas, bet varbūt viņi ilgs tikai 10 gadus vai gadu vai 1000 gadus īsu posmu, pēc kura disks atkal atdziest, un visa viela, kas var kondensēties, ledu veidojošā viela kondensējās atkal un atkal tikai uz tā maziņā putekļu mazākumu. Jāsaka, disks jau ir ļoti blīva vide ar dažādiem putekļiem, tā skaitā dēļ tā, ka ir šī te disproporcija starp ledu un ledainiem un plikiem putekļiem, un tajā vienlaikus notiek arī putekļu monomēru koagulācija, un kuri saduroties var saķept kopā vai arī salikt, vai arī viens otru sašķaidīt un sadalīties, fragmentēties. Tas ir tāds, jāsaka, šis te atradums par tādu putekļu dualitāti, ka miglājā bet diskā iekrīt divēji putekļi, tas ir tāds potenciāli papildus sarežģījošs faktors, lai mēs tam, lai izprastu planētu veidošanās sākums. Un šīs te pozitīvās nots tad atļaujiet arī beigt. Paldies, jautājumi. Jā, paldies tev. Noteikti būs jautājumi. Tā, un es jau redzu viens jautājums, ko Jānis Jaunbergs uzdevis. Varbūt Jānis grib ar balsi uzdot. Ja nē, tad es lasīšu. Tā. Labi, nedzirdu ar balsi. Tad es lasu. Jautājums ir šāds. Runājot par triecienu viļņiem, kāds ir skaņas ātrums molekulārajos miglājos? Kāds ir attālums starp putekļiem un vai tie var salipt kopā? Par skaņas ātrumu man nav nejausmas, nemēģināšu minēt. Putekļi miglājos salīp, bet ļoti lēnām. Šajos, ko es minēju, ilgdzīvojošajos kodolos, kas, teiksim, 100 000 vai miljonus gadus eksistē, tajos putekļu salipšana jau ir jānovēro. Un faktiski tā ir pierādījumi, jo blīvāki miglāji ir salīdzinot ar to vielas daudzumu, kas viņos ir, viņi ir caurspīdīgāki. Viņos ir mazāka kopējā putekļu virsma, kas var aizturēt starojumu. Kā tur kopumā tā salipšana? Putekļi var arī ar kaut kādu ātrumu kustoties, var viens pret otru atsisties. Es domāju, protams, viņi paiet garām, jo ļoti daudz tukšas telpas, bet ja viņiem ir sadursme, tad viņi var atsisties, salipt,
var kaut ko nošķelt nost no tā apaugušā ledus. Tas ir tāda vesela bezmaz prezentācijas tēma. Teiksim, putekļi atrodas miedarbībā ar gāzi. Visu laiku ietekmē tas, kā uz viņiem triecās gāzes molekulas. Līdz ar to, ja mums ir putekļi, tad viņi kustās vienā kopumā ar gāzi, un viņiem principā pat nevajadzētu sadurties. Bet putekļi tomēr nav visi vienādi, viņiem varbūt ir dažāds blīvums, viņiem ir dažādi izmēri, galvenais, dažāda masa. Tāpēc, un viņiem arī ir lādiņš, praktiski visās vidēs putekļi ir vai pozitīvi vai negatīvi lēdēti, līdz ar to viņi ir sasaistīti ar magnētisko lauku un kustās gar magnētiskā lauku līnijām. Tātad, ja viņiem ir dažāda masa vienāds lādiņš, viņiem jau ir ātrumu atšķirība, un viņi var šajā gadījumā tad sadurties. Tāpat ir brauna kustība, kas rada šo te arī nodrošina kaut kādus putekļu sadursmes. Triecienu viļņos vispār notiek viss pilnīgi. Salikšana ir tam ir atkarībā no ātruma, tad var būt dažādi rezultāti, līdz 10 metriem sekundē, varbūt līdz pat 100 metriem sekundē ir notiek salipšana noteikti. Salipšanu veicina tad, ja putekļiem ir salipšanu veicina, ja putekļiem ir ledus, jo ledus ir pirmkārt lipīgāks, otrkārt viņš ir deformējams, putekļi nevis vienkārši atsitās viens ar otru, bet var deformēt savu ledus slānīti un palikt kopā. Jau pie lielākiem ātrumiem putekļu var, kā es tur rādīju, var nošķelt to ledus slānīti nost, jo viņiem tāds ir, jau pie kilometriem sekundē ātrumiem, jau putekļu, jau šie te cietie smilšu graudiņu izturības vai sastāvu putekļi var paši tikt sašķelti. Attālums starp putekļiem es nepateikšu, bet to var droši vien aprēķināt apmēram uz katru putekli ir 10 līdz 10 13 ūdeņraža atomi. Tad atkarībā no blīvuma to attālumu droši vien var izrēķināt. Jā, tad ir šeit vēl Jānis piebilst, ka tā domāta salipšana balstoties uz molekulāriem spēkiem un arī to, kā putekļiem ir brauna kustība. Molekulārie spēki, jā, tas ir tas, kas viņus satur kopā. Tāpēc, teiksim, ūdens, kas ir polāra molekula, ir tas, kas ļoti labi var saķepināt. Un šī saķepšana notiek pie lielākiem ātrumiem, kas atkarībā patiesībā no situācijas var diskā veicināt planētu veidošanos, var arī neveicināt. Var arī sataisīt putekļus, kuri tiek iepumpēti, piemēram, tieši protosu saulē. Jā. Klausies, kā tu vērtē šo apgalvojumu, ka putekļiem arī ir brauna kustība? Jā, viņiem ir. Man tas tā liekas īpatnēji. Ja mēs skatāmies vakuumu, tad brauna kustības it kā pamatā ir kaut kas tāds, ka ir kāda sadursme vai kas cits, kas novirza, pieņemsim, kāda objekta kustība. Tā teikt, trajektorija maina viņam. Ja? Šī gadījumā viņam jāsaduras būt ar citu putekli vai ar kādu gāzi, laikam, ja? lai veidot šī brauna kustība. Viņa ir, salīdzinot ar, teiksim, uz lielākiem putekļiem, protams, mazāk ietekmē. Uz viņiem vairāk tie atomi ietriecās un tā kaut kāda disproporcija, ka no vienas vai otras puses viņi ietriecās vairāk un pavirza putekli, kaut kur tāda iespēja mazāka, bet viņi katrā ziņā notiek un kaut kādu ātrumu atšķirību arī var nodrošināt putekļiem. Tā var būt tomēr diezgan nenozīmīga pat kosmiskajās laikskalās. Okay. Tā.
ir Meteorīti LV. Kārlis droši vien komentē, varbūt Kārlis ar balsi vēlas komentāru nolasīt vai pajautāt. Te ir par kalcija alumīnija bagātiem iekļāvumiem. Jā, es redzu arī komentāru. Jā, nav pie mikrofona. Tad jautājums ir par to, ar ko ir īpaši kalcijs un alumīnijs, ka tieši šie ir tādi senākie tā kā iekļāvumi. Atcerot, meteorītos ir atrast. Tā. Es, starp citu, zināšu to jautājumu atbildīju, jāpapolās. Es ceru, ka es nesamalošu, es to varu arī noskaidrot. Es esmu veselu milzīgu kosmotu ķīmijas grāmatu izlasījis. Bet, man liekas, šie kalcija alumīnija bagātie, viņiem ir augstākā kondensēšanās temperatūra no saules sistēmas tiem parastajiem materiāliem. Ja mums ir karsta vide, ko ir, teiksim, protosaule uzkrasējusi, ionizējusi, un šī vide atdziest, tad pirmie, kas kondensēsies, līdz ar to vecākie būs šie kalcija alumīnija graudiņi. Par kādām temperatūrām runājam? Kāda temperatūra skaitās apmēram tāda augsta, tā orientējuši kaut kāda diapazons? Pāris 1000 grādu tā jau būtu. Skaidrs. Labi. Tas nozīmē, ka viņi var pārdzīvot arī tad, ja notiek vēl kaut kādi šīs protosaules diska karsēšanas notikumi, kas tomēr nesasniedz šo superaugsto temperatūru. Līdz ar to viņiem ir iespēja kļūt vēl vecākiem salīdzinot ar visu pārējo vielu. Skaidrs. Vai ir vēl kādi jautājumi? Varbūt kāds ar balsi? Un viņiem ir svarīgi arī, ka tie ir, kāpēc tas nav, piemēram, tur nezinu, wolframa karbīds vai kaut kas tāds, viņi ir salīdzinoši caurspīdīgi šie te. Viņi neuzkars tik viegli, kā piemēram, ogleklis, kas arī ļoti kustošs, kas vienādos apstākļos uztver vairāk starojuma, sakarst līdz augstākai temperatūrai un iztvaiko, kamēr šis kalcijas alumīnijs, kuram varbūt ir zemāka pat šī tīri kondensācijas temperatūra, viņš izdzīvo. Nesakarst līdz tik augstai temperatūrai, līdz savai iztvaikošanas temperatūrai. Labi. Jā. Es redzu, ka citi jautājumi nav. Man vēl viens jautājums no savas puses. Tā kā šīs pētījums nav par tādiem ļoti eksotiskiem procesiem, kas būtu salīdzinām, pieņemsim, ar kaut ko, kas notiek zvaigznes centrā un saistās lieliem spiedieniem, temperatūrām un īpašiem fizikāliem procesiem. Šeit tomēr, kā es skatos, ir vakums, ir atomi, tādi putekļi, ir diezgan tādas saprotamas temperatūras, vai ir doma par eksperimentālu kādu eksperimentu veikšanu saistībā ar šīm simulācijām. Es saprotu, nebūs tie 100 000 gadi, tie garie procesi, bet tur, kur ir kāda straujāks norises, vai ir doma pārbaudīt šo teoriju ar eksperimentālu? Tīri eksperiments, to šeit es pēc personiski nenodarbotos, bet astroķīmiskās laboratorijas eksistē, un viņas, varbūt šos ļoti augsto rekinājumu grūtāk spēja panākt, un galvenā problēma ir 100 000 gadi, jo krievgēmiskās iekārtas operē ar laika skalu, kas ir diennaktis, bet tik tiešām ir daudz šos teiksim, eksperimentālos datus, ko es rādīju, teiksim, to līknieku, ko es teicu, ka es tur lepoju, ir laboratorijās iegūti astroķīmiskie dati par to, kā uzvedas starpzvaigžņu ledus analogi apstarojuma ietekmē.
viņiem tā uzvedība var būt diezgan interesanta, ja tas starojums ir mazliet lielāks, tas ledus pat var eksplodēt, var viņš dažādi veidā erozija notikt. Tā kā, varbūt man kādreiz radīsies priekšlikums kādai laboratorijai. Pašlaik es neesmu ticis tālāk, kā izmantot esošos datus. Jā. Labi. Tad interesants iespējams turpinājums ir. Tā, tad liels paldies tev. Izskatās, uz visiem jautājumiem esam atbildējuši. Bija ļoti izsmeļoši. Un vēl ceram arī nākamā gadā par kādiem jauniem pētījumiem no tevis saklausīt. Es arī gribētu paspēt kādu jaunu pētījumu. Jā, labi. Tā, paldies.